Kā iespējams panākt to, ka nauda pelna naudu un nopelnīt naudu nestrādājot? Maģiski pievilkt, domāt pozitīvi, izklausās nereāli. Jā, tā tas arī ir attiecībā uz ezotēriskām praksēm, lai arī labklājības mentalitātei ir izšķirošā nozīme. Tomēr nejauši atrasts eiro kabatā vai uz ielas pēc meditācijas labklājību nenes. Labklājība arī nav, ka kāds tev uzaicina uz restorānu vai nosponsorē tavu pirkumu. Kas tad ir pasīvie ienākumi? Atslēga uz finansiālo neatkarību ir salikto procentu likums, kuru visdrīzāk tev neviens vēl nav izskaidrojis tā, ka tas strādā tavā labā. Saprotot salikto procentu likumu, jau 10 eiro mēnesī rada milzīgu atšķirību, rada pasīvo ieņēmumu plūsmu un ved tevi finansiālās neatkarības virzienā, vai arī vienkārši rada stabilus papildus ienākumus. Un ja man labi izdosies izskaidrot šo likumu, tad tu šī video beigās kodīsi pirkstos, ka neesi sācis agrāk. Jā, bet no otras puses būs pateicīgs, ka par to uzzini vismaz tagad un vari sākt šodien. Šis ir obligātais video tiem, kuri patiesi vēlas radīt. Es nesaku pievilkt, es saku radīt, praktiski rīkoties, lai savā dzīvē ieviestu labklājību. Salikto procentu efekts nozīmē pelnīt naudu ar naudu, jeb likt naudai strādāt tavā labā, nemainot savu dzīves laiku un enerģiju pret naudu. Einšteins ir teicis, ka salikto procentu efekts ir 8. pasaules brīnums, un tie, kas to saprot, pelna un pavairo naudu, un tie, kas to nesaprot, zaudē un vēl par to maksā. Viena no gaišākajām pasaules galvām apgalvo, ka tas ir 8. pasaules brīnums, un mēs par to neko nezinām, jeb mēs to nesaprotam. Un pat daudzi finanšu nozarē strādājošie teorētiski zina par salikto procentu efektu un pat apkalpo savus darba devējus, kā bankas vai klientus, cilvēciņus, kas nāk pēc kredītiem, bet viņi paši nenovērtē, cik tam ir liela nozīme savu privāto ieguldījumu pavairošanā, un īsti nezina, kā to pielietot korekti, lai pavairotu savu labklājību, nevis banku labklājību. Daudziem arī nav noslēpums, ka skolas, augstskolas sagatavo sistēmu apkalpotājus, tā skaitā finanšu jomā, nevis personīgās labklājības pavairotājus. Un pēdējos gados nāk klāt vēl veselības aspekts, ka cilvēku smadzenes ir tik piesārņotas, ka viņi nespēj saprast vienkāršas lietas. Tāpēc es esmu uzlikusi sev par uzdevumu tev šodien izskaidrot, kāpēc salikto procentu efekts tiek saukts par 8. pasaules brīnumu, un patiesībā tas ir ļoti vienkārši. Skatāmies tagad kopā. Katrs zin vienkāršo procentu principu. Tas nozīmē, ka tu ieliec kādu noteiktu summu, un pēc kāda noteikta laika posma, parasti pēc gada, saņem procentus par ieguldīto summu. Es galveno piemēru vēlos ņemt 10 eiro mēnesī, un 10 eiro mēnesī būtu 120 eiro. Es vēlos ņemt procentu likmi 8% gadā, kas ir pilnīgi reāla un no veiksmīgiem ieguldījumiem akciju tirgos. Un šeit mēs redzam 120 eiro reiz 1,08, tā tiek aprēķināts, cik ir 8% gadā, un mums ir 129,60 eiro kopējā summa. Ja? Janvārī tā bija 120,
decembrī 129,60. Pieaugums ir plus 9,60 eiro, kas ir 8%. Un cilvēki, kas nesaprot salikto procentu efektu, kuri ir nepacietīgi, kuriem nav zināšanas, viņi vienkārši paņem nopelnīto summu un izdod. Un tas nozīmē, ka ja tavā portfolio stāv 120 vai kontā stāv 120 eiro un šī summa nemainās, tad vienīgais, ko tu nopelni, ir 9,60 eiro gadā. Un plus to vēl apvēd inflācija, to vēl apvēd transakcijas maksas, un to summa pamazinās vēl arī nomaksājot nodokļus. Izšķirošā atšķirība ir nākamais solis, un proti reinvestīcija. Salikto procentu efekts sāk strādāt nekavējoties tiklīdz kā mēs sākam nopelnīto summu reinvestēt. Un skaties, kā tas veidojās. Es pirmajā gadā esmu nopelnījusi 9,60 eiro. Es to naudu neizdodu, es viņu reinvestēju. Tātad man ir 129,60 un gada beigās 8% kopā ir 10,368, jeb, ja janvārī man bija 129,60, tad decembrī man ir jau 139,96 eiro. Un es esmu nopelnījusi pār 0,768 eiro centi vairāk. Un šis ir izšķirošais brīdis. Tas ir salikto procentu efekts, kur nauda taisa naudu bez papildus investīcijām. Un tu noteikti tagad saki, kas tas ir 76 eiro centi. Šeit ir tā milzīgā atšķirība, ka salikto procentu efektam izšķirošais ir laiks. Mēs salikto procentu efektu neredzam tik ļoti 1., 2., 3. gadā, bet es tev vēlos parādīt tagad tabulu ar šiem konkrētajiem piemēriem. Ja gribi iegūt labklājību, skaties uz šo piemēru, kamēr tu viņu līdz katrai šūniņai saproti, un es ceru, ka nākamā tabula tev vēl vairāk palīdzēs izprast to, cik vienkārši patiesībā ir salikto procentu efekts, un kāpēc tas ir patiesais pamats pasīviem ienākumiem, kas ved ceļā uz finansiālo neatkarību. Es priekš tevis esmu uztaisījusi diagrammu, lai labāk varētu vizualizēt to 8. pasaules brīnumu. Šeit kreisajā pusē tu redzi starta summu 10 eiro, ikmēneša investīcija 10 eiro, un es uzliku 30 gadus, kā attīstās šāds plāns, un gada likme 8%. Paņemsim tādu emocionālu piemēru. Pieņemsim, ka tu esi vecāks, mamma vai tētis, jums ir tikko piedzimis bērniņš, un jūs ar pirmo dzīves gadiņu sākat ieguldīt 10 eiro mēnesī, saprātīgi ieguldīt. Jūs ieguldat paši un jūs veidojat uzkrājumu bērnam paši. Un paskatāmies, kas notiek. Tātad pirmajā gadā, jā, mēs tikko redzējām to 0,78 centi, šeit nopaļots uz 80. Tie ir 80 centi, bet paskaties, kas notiekās pēc 10 gadiem. Pēc 10 gadiem iemaksātā summa ir 1200, bet saliktie procenti, kas strādā, ir 549, un tie turpina strādāt. Nauda taisa naudu. Šī nauda nav nopelnīta smagi strādājot, šī nauda saražojās no procentiem. Un paskaties, pēc 20 gadiem ir jau pavisam interesanti. Iemaksas ir 2400,
bet procentu likme ir saražojusi naudu 3128, un es vēl vienreiz uzsveru, šī nauda turpina ražot naudu. Un šis ir laiks, kad arī daudzi domā par studijām. Brīnišķīgs atbalsts bērnam un neapgrūtinātu vecāku maciņus. Vēl ideālāk, protams, būtu, un tas būtu nosacījums, ka tu iemāci saviem bērniem, kā darbojās salikto procentu likums, tādējādi nodrošinot saviem bērniem labklājīgu dzīvi, un to var darīt, piemēram, trenējoties šīs te mēneša iemaksas, jeb izvērtējumus kopā kādiem 6, 7, 8 gadiem. Spēļu veidā bērns jau ļoti labi sapratīs, kas notiekās, un iemācīsies veselīgu attieksmi pret investīcijām jau no bērnu kājas, tāpat tās kā bērni iemācās ātri svešvalodas. Atkārtojot, tie ir tikai 10 eiro mēnesī. Iemaksas ir 3600, bet strādā 10 000. 10 000. Labi, bet paskatīsim mazliet savādāk, jo parasti jau tās summas, kas ir zināmas, ko cilvēki ir gatavi, piemēram, mēnesī investēt priekš savām atvasēm vai arī priekš sevis, ir apmēram 50 eiro. Tātad starta summa 50, ikmēneša investīcija 50, ilgums 30, gada likme 8. Paskaties, kā mainās situācija. Kā jau es teicu, pirmie 3 gadi nav pārāk interesanti, bet paskaties, kur mēs esam pēc 10 gadiem. Saliktie procenti ir 2700, kuri turpina ražot naudu. Un pēc 20 gadiem, kad sākās studiju laiks, ieguldīti ir 12 000, bet naudu taisa nauda, un tā summa ir 15 640. Un ap 30 ieguldījums ir 18 000, un saliktie procenti 50 000. Un šeit tu redz attīstību. Sarkanā krāsa ieguldījumi, zaļā krāsa saliktie procenti. Nauda taisa naudu. Kāpēc tas nenotiekās pie bankām? Tāpēc, ka bankas pārsvarā mums stāsta pasakas, ka normāli gadā pelnīt ir 1%. Paskatāmies, kas tad notiekās. Ja? Tas ir tas, ko mums stāsta banka, un tad to 1% vēl noēd inflācija. Bet paskatāmies, kas notiekās, ja mēs iemācāmies darboties ar akciju tirgiem, un 15% tad ir easy peasy, tad mēs esam pie šādas situācijas, ka jau 10. gadā mūsu ieguldījuma summa ir dubultojusies. Pēc 20 gadiem mēs esam ieguldījuši 12 000 un strādā 50 000. Pēc 30 gadiem mēs esam ieguldījuši 18 000 un strādā 246 000. Wow! Bet šeit bija runa tikai par 50 eiro. Es kapitāla kodu veicu par 100 katru mēnesi, un mans mērķis ir 15%. Pēc 10 gadiem 12 000. Pēc 20 gadiem 100 000 strādā manā labā, un pēc 30 gadiem 500 000, jeb 500 000. Un tad vēl pāris gadi, un kontā ir visu mīlētais miljons. Bet patiesībā investoru pasaulē tiek teikts, ka svarīgākais ir sasniegt 100 000 ieguldījumu, protams, kur pamatā ir zināšanas, lai mēs varētu tā riktīgi izbaudīt augļus no salikto procentu likmēm. Salīdzinām ar manu portfolio, kas šobrīd notiek manā portfolio, jo portfolio ieguldījumi notiek jūsu visu acu priekšā. Vai tas virzās tajā virzienā, vai tas ir reāli, ka pirmajā gadā man ir 15% ienākumu no saliktajiem procentiem. Kapitāla kods darbojās no novembra, un kopējais portfolio man šobrīd ir 8%. Tas ir 7,4 plus 0,6. Jā,
Es esmu tieši pie 8% ienesīguma 4 mēnešu laikā. Un paskatāmies pie papildus ienākumiem. Tie ienākumi veidojās no kursu pieaugumu cenas realizācijas, no ikmēneša dividendēm un no tās summas, kas stāv Trade Republic depo, kur katru mēnesi tiek izmaksāti 4%. Sadzirdēji, katru mēnesi par to naudu, kas stāv depo, tiek izmaksāti 4% gadā. Paskatāmies kopējo summu. 23. gadā 13,19 un 24. gadā man jau ir 88 centi. Rupi rēķinot 14 eiro. Ja? Paskaties, es 4 mēnešu laikā jau esmu uztaisījusi to summu, ka arī šobrīd izaugsme ir ātrāka nekā standarta vērtības. Un atgriežoties pie jautājuma, vai ir vērts katru mēnesi investēt 10 eiro? Protams. Atgriežamies pie oficiāli iespējama procenta, ar ko tiek mānīta tauta. Un pat par šādu procenta likmi tas absolūti ir instruments, kā veidot pasīvos ienākumus. Es ceru, ka šī diagramma tev šobrīd rada kliku smadzenēs, un tu sāksi meklēt veidus, kā uzzināt vairāk par akciju tirgiem. Un ka tu sapratīsi, ka šī informācija it kā ir pieejama, bet neizskaidrojot to līdz galam, mēs nenonākam pie visvērtīgākā finanšu likuma šajā pasaulē, kurš būs spēkā, kamēr pastāvēs finanses. Un tagad es tev vēlos parādīt to, ko es saku, ka informācija it kā ir pieejama, bet netiek atklātas nianses, kuras ļauj tev kā privātam investoram pelnīt naudu. Saliktie procenti tiek pārsvarā skaidroti tev kā kredītņēmējam vai kā banka organizē savus saliktos procentus. Vai saproti atšķirību? Paskatāmies, kas šeit notiekās. Naudas skola, nezinu, kas tas ir, ja? Bet šeit mums ir skaidrojums. Ja? Mēs redzam, šeit ir runa nevis par to, kā palielināt tavu kapitālu, bet kā atmaksāt procentus par summu, kuru tu acīm redzot esi aizņēmusies. Ja? Aizņēmumu summu. Kāpēc nelikt piemēru, nevis aizņēmumu summu, bet tava kapitāla palielināšanas summu? Skatāmies tālāk, kas ir saliktie procenti un kā tos izmantot. Izklausās cerīgi. Wow, re, kur mēs redzam, ir šis citāts no Einsteina. Pirmais teikums ir pirms jebkāda veida kredīta, jeb neskaidrs naudas aizdevumu ņemšanas. Saproti, kas notiekās? Tātad, ja tu nesāc uzdot jautājumus un nemeklē dziļāk, tad tev var rasties iespējas, ka procentu likums uz tevi neatiecās. Skatāmies tālāk. Diena salikto procentu spēks. Kas mums ir šeit? Palielinoties valsts ekonomiskajai aktivitātei, arī iedzīvotāju ienākuma līmenis turpina celties, kas rada labvēlīgus apstākļus tam, lai nākotnes uzkrājumiem atvēlētu vairāk naudas. Aha, tiesa gan pēdējā laikā ieguldījumu veikšana apēno globālo finanšu tirgu norises, kas atstājuši visai negatīvu iespēju arī uz pensiju plānu ienesīgumu. Ja? Šeit jau iepriekš tevi brīdina un pasaka, ka tev nebūs pensija. Ja tu atstāsi atbildību sistēmas rokās, mums nav tālu jāskatās, paskaties uz saviem vecākiem, vecvecākiem. Ar ļoti maziem izņēmumiem tā ir bēdu ieleja. Un šeit atkal salikto procentu spēks, ļoti lepns uzraksts, bet ne vārda par to, ka tu to vari izmantot savā labā. Es domāju, ka ar šo piemēru ļoti labi pietiek. Kāpēc pat ja tu studē finanses, pat ja strādā bankā, pat ja tu apkalpo klientus, pati neko nezini,
par to, ka šo salikto procentu spēku tu varētu izmantot savas ģimenes un savu bērnu labā. Vaļi, uz kuriem balstās salikto procentu efekts, ir laiks, jo ilgāks laiks paiet, jo vairāk procenti strādā mūsu labā. Zināšanas, kas nosaka, cik procentus ienesīguma tu vari izslaukt no kursa, un ieguldījumu lielums. Un tad ir nākamais svarīgākais solis ir sākt. Pirmajā piemērā es paņēmu 8% gada ienesīgumu, kas ir vidējais rādītājs. Tas nav konstants procents. Šis procents ir atkarīgs no kursu svārstībām, no tavām zināšanām, no tavas pacietības, un, protams, ka mūsu peļņu noēd inflācija un nodokļi, un ļoti uzmanīgi ir jāizvēlās brokeri, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai noteikumi investoriem būtu maksimāli izdevīgi, un vislabāk to ir darīt pie lieliem, spēcīgiem brokeriem, nevis tādas mazas valsts brokerīšiem, kuri par katru darbību noslauc no tevis 50 eiro vai prasa naudu par katra jauna tirgus atvēršanu. Varbūt līdz galam neaizdomājoties, ka cilvēki saprot, ka nav jau obligāti brokeri izvēlēties Latvijā, īpaši, ja noteikumi nav tik izdevīgi, jeb neatļauj tev pelnīt. Mēs sākumā runājām par 8% gadā, par 10 eiro ieguldījumu mēnesī, un atbilde viennozīmīgi bija redzama, ka šādi ieguldījumi ilglaicīgi atmaksājās. Bet ko darīt tev, ja tev, piemēram, vairs nav 20 vai 30? Ko darīt tad, ja ir 40, 50, 60, varbūt 70? Vai ir vērts vēl ķerties klāt procentu likmes efektam? Es teiktu tā, ka vērts ir vienmēr, ja vien nav kaut kādu noteiktu iemeslu dēļ atlicis dzīvot ļoti maz, bet tad visdrīzāk arī smadzenes vairs nestrādās, lai šīs lietas aptvērtu un praktiski veiktu. Bet, ja pat ir palikuši, piemēram, 10 gadi, jā, paskatāmies, ko mēs varam dabūt gatavu 10 gados. Šeit gan jāpiebilst, ka tā vairs nav tāda mierīga investēšana, tad svarīgi ir skatīties, lai mums būtu lielāka investīciju summa, tā ir atkarīga no mūsu līdzekļiem, un jācenšas maksimāli palielināt gada likme, un tā ir atkarīga no mūsu zināšanām, kuras parasti ir jāiemācās no tiem cilvēkiem, kur ir tur, kur gribi nokļūt tu. Paskatāmies, tagad šeit bija 100 eiro mēnesī, tātad, ja tev ir 50 vai 60, tad jo lielāka būs ikmēneša summa, jo ātrāk iegriezīsies rats. Ja, jo 5% no 10 eiro ir 50 centi, un 5% no 100 tūkstoši ir 5000. Un paņemsim, piemēram, summu 500, starta kapitāls, ikmēneša kapitāls 500, šeit ir 10 gadi. Bez zināšanām konservatīvi tie visdrīzāk būs 6%. Un kā redzi, pie lielākām summām mums sāk nauda strādāt smuki jau 2. gadā. 420 saražotie procenti, 3. gadā 1197. 10. gadā mēs jau esam pie 60 000 ieguldījuma, kur 19 000 ir saliktie procenti. Un varbūt kādam arī 1000 eiro mēnesī nav problēma, un arī spēj
paņemt no tirgus maksimālo, paņemsim šo manu mērķi 15% gadā, tad mēs redzam, ka jau 2. gadā saliktie procenti ir 2000, 5. gadā 21 tūkstots, 8. gadā 70 tūkstoši. Es pieminu, ka tā ir nauda, ka tie ir saliktie procenti, kuri strādā tavā labā. Un pēc 10 gadiem mēs jau esam pie 126 tūkstošiem. Šāds lēciens, protams, būtu iespējams ar zināšanām. Šeit pirmais solis būtu investīcija zināšanās, bet arī, ja tie būtu tikai 6% gadā, tad arī rezultāts ir vairāk kā apmierinošs un vairāk kā jebkas, ko mums piedāvā sistēmas instrumenti. Vai tu saprati, kā strādā saliktie procenti? Vai tu izprati tas, ko Einsteins sauc par 8. pasaules brīnumu? Ja jā, tad atliek vienkārši veikt praktiskos soļus, izvēlēties sakarīgu brokeri un sakt. Mans mērķis ir 15% gadā, un es kā vienmēr novēlu tev, lai tavs portfolio vienmēr būtu plusā, un lai tavi saliktie procenti ražotu tev pasīvos ienākumus tā, lai tu vienmēr varētu atļauties to dzīvesveidu, pēc kura sauc tavu dvēseli.